gods sagādām Jānis Strupuli. Dāmas un kungi, par mūža ieguldījumu Kārķu pagasta attīstībā, sabiedriskā dzīves organizēšanā un Valkas novada tēla veidošanā. Valkas novada pašvaldības atzinības rakstu šovakar saņem Kārķu pagasta iedzīvotāja Sandra Pilstāne. Dāmas un kungi, par nozīmīgu ieguldījumu Vīciena un Valkas novada vārda popularizēšanā un sabiedrības saliedēšanā šovakar atzinības rakstu saņem Vīciena pagasta iedzīvotājs, autosportists Gatis Ģermanis. Par pašaizliedzīgu darbu Valkas novada zemnieku izglītošanā un pieredzes nodošanā nākamajām paudzēm atzinības rakstu saņem Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra uzņēmējdarbības konsultante Valkas novadā Valda Empele. Par radošu ieguldījumu Valkas novada vizuālā tēla veidošanā, par aktīvu līdzdalību un jaunām idejām bagātinu novada sabiedrisko dzīvi atzinības rakstu saņem Valkas novada pašvaldības vides un reklāmas dizaina speciāliste Madara Birča. Par atraktīvu personīgo ieguldījumu Ērģenes pagasta un Valkas novada popularizēšanā, kā arī augstvērtīga sidra darināšanā. Dāmas un kungi, šovakar atzinības rakstu saņem Sijām Urbūras sidra darītāja tehnologs, sidra meistars Jārle Siņicins. Dāmas un kungi, par aktīvu darbību un nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes sporta attīstībā, Valkas vārda popularizēšanā un vietējās kopienas saliedēšanā atzinības rakstu šovakar saņem biedrība Florbola klubs Valka. Veicinot veselīgu dzīvesveidu, atzinības rakstu šovakar saņem Māris Kovs un Ineta Kova. Par nesautīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas Jāņa Cimsa ģimnāzijas attīstībā, skolām izglītošanā un Valkas pilsētas kopienas saliedēšanā šovakar atzinības rakstu saņem Valkas Jāņa Cimsa ģimnāzijas pedagoģe Dace Langenfelde. Par mūža ieguldījumu Valkas pilsētas kultūrvēstures mantojuma pētniecībā, saglabāšanā un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs, kā arī izcilu darbošanos teātra jomā, atzinības rakstu saņem Valkas pilsētas kultūras nama direktors Aivars Ikšķelis.